Labrīt! Esiet sveicināti Delfin Group webinārā par obligāciju publisko piedāvājumu. Webināru vadīs Delfin Group valdes priekšsēdētājs Digis Sādmīdiņš un valdes loceklis Aldis Umblejs. Pēc prezentācijas norisināsies jautājumu un atbilžu sesija. Aicinām jūs iesaistīties diskusijā, ierakstot savus jautājumus Q&A logā, kas atrodams zem prezentācijas. Delfin Group atgādina, ka šī prezentācija nav investīcija ieteikums vai rekomendācija. Digi, Aldi, dod vārdu jums. Paldies, Marta. Labdien, investori, akcionāri, tie, kas vēl izskata investīciju iespējas mūsu uzņēmumā. Šodien šeit esmu es, Digis Sādmīdiņš, Delfin Group valdes priekšsēdētājs un Aldis Umblejs, Delfin Group valdes loceklis. Labdien! Jā, kā Marta teica, tad šī nav investīcija rekomendācija, iepazīstieties ar prospektu un tur ir visa informācija, bet arī mēs šodien izstāstīsim īsumā par uzņēmumu un arī par mums ir ļoti daudz publiskā informācija. Tas, kā mēs šodien strukturēsim sarunu, ir, kad es īsi izstāstīšu par to, kāds ir mūsu šis te piedāvājums. Vēlreiz es ticu, ka mēs jau esam diezgan pazīstams uzņēmums un par mums ir pietiekami daudz šī informācija publiskajā vidē, mūsu mājaslapā, bet es īsi vēl pastāstīšu tiem, kas varbūt mazāk par mums zina, vai varbūt šī pirmā reize, kad iepazīstās ar Delfin Group. Pavisam īsi par to. Aldis izstāstīs par finanšu rezultātiem un tad, kas ir galvenais šodienai, atbildēt uz investoru jautājumiem. Jā, tātad par mūsu piedāvājumu. Mēs esam procesā ar publisko obligāciju emisiju 15 miljonu eiro, ar kuri tiks izmantoti, lai mēs refinansētu mūsu esošās saistības. Procentu likme 10% gadā, kam es gribētu vērst uzmanību, tas, ka šai obligāciju emisijai paredzēta ikmēneša procentu izmaksa. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs redzam ļoti bieži Baltijas reģionā. Biežāk mēs redzam ceturkšņu procentu izmaksu vai vēl retāk reiz pusgadā vai reiz gadā. Tas ir tā kā unikāla lieta šai obligāciju emisijai. Tāpat arī var investēt sākot jau no 100 eiro. Un to izdarīt ir ļoti vienkārši. Būtībā, jebkurš, kuram ir bankā atvērts investīcija vai ieguldījumu konts, var pāris minūšu laikā šādu investīciju veikt. Un tas ir jāizdara līdz 16. septembrim. Es gan aicinātu jau darīt to ātrāk, jo 16. septembrī ir tā pierakstīšanās nav pilna darbdiena, bet tikai līdz, ja nemaldos, 15. vai 16. Tad to ir vēlams jau izdarīt līdz kādam 13. septembrim, tie, kas to vēlās. Tad iesim īsumā pavisam par uzņēmumu. Tātad, kas tad ir Delfin Group? Delfin Group ir fintech uzņēmums no Latvijas ar galveno biroju Rīgā. Mums, ja skatās uz mūsu darbību, tad mums ir 3 galvenās biznesa līnijas, par kurām es arī izstāstīšu nedaudz tālāk detaļās. Mēs esam listēts uzņēmums, mēs esam viens no 3 no Latvijas galvenajā sarakstā listētiem uzņēmumiem ar mūsu akcijām. Mūsu akcijas var iegādāties biržā. Tas, protams, uzliek ļoti būtisku tādu kvalitātes latiņu mums, jo tur ir virkni prasību, kas ir šādiem uzņēmumiem jāizpilda. Tāpat arī, ja mēs skatāmies uz to, kā mēs finansējamies, tad es teiktu, ka mēs savā ziņā tur esam čempioni, jo mums ir bijuši kopumā 12 jau obligāciju emisijas, 7 no tām jau ir atmaksātas, 5 šobrīd ir aktīvas, un ar šo obligāciju laidienu mēs arī plānojam vienu no tām aktīvajām atmaksāt, tad paliks 4 un šī te jaunā. Ja skatās uz tādu mūsu produktiem, tad mūsu produkti pieejami online, offline, mobilajā aplikācijā, un tā kā tā sinerģija starp kanāliem ir ļoti laba, un arī ja tiem, kas varbūt Delfin Group pazīst mazāk, tad tie galvenie zīmoli, kā mūs zina, patērētājs ir banknote, kas ir pilāļu tīkls visā Latvijā, patēriņa aizdevumi, Lombarda aizdevumi, un Vīzija, kas ir mūsu meitas uzņēmums, Vīzija Finance, kas nodarbojas ar patēriņa aizdevumu finansēšanu. Vēl mums ir tāda zīmols kā Rīgas pilsētas Lombards, kas ir senākais Lombards Baltijas reģionā. Jā, tad, ja mēs ejam sīkāk un detaļās jau vairāk par biznesa līnijām, pavisam īsi daudz nestāstīšu par šo, jo, kā es minēju, vairāk fokusēsimies uz jautājumiem un atbildēm, bet tad par patēriņa aizdevumu. Patēriņa aizdevumu segments ir
teiksim tā, mūsu mugurkauls, ja skatās uz ienākumiem, tad aptuveni 74-75% ienākumu mums šobrīd ir no patēriņa aizdevuma segmenta. Un tad tie ir patēriņa aizdevumi līdz 10 000 eiro ar termiņu līdz 5 gadiem. Viņi ir pieejami gan mūsu plašajā filiāļu tīklā, vairāk kā 90 filiālēs, mobilajā aplikācijā, internetā. Iesim tālāk, tad pa Lombarda aizdevumu. Lombarda aizdevumu biznesa līnija ir mūsu senākā biznesa līnija. Tas ir īstenībā stāsts, ar ko tas viss sākās. Šie ir aizdevumi pret kustams mantas ķīlu. Un kā kustams mantas šai gadījumā var būt vai nu tas ir juvelēra izstrādājumi, zelta lietas, tātad dārgmetāli, kas ir tā kā, aptuveni pusi no tā aizdevumiem, kurus mēs izsniedzam. Un otra puse ir galvenokārt tehnika, tā var būt mobīlai telefoni, datori, planšetes, aprīkojums dažāda veida. Un tas ir tikai tā otrā puse. Un tur ir tāda lieta arī, kad mēs galvenokārt šos aizdevumus izsniedzam filiālēs, bet arī pavisam nesen esam palaiduši iespēju šo aizdevumu saņemt arī internetā un preci atsūtīt mums ar pakomātu palīdzību. Ja skatās uz trešo biznesa līniju, tad preču tirdzniecība, mēs tirgojam lietotas un mazlietotas preces. Visas preces, kuras mēs tirgojam, ir pārbaudītas, un mēs visām precēm arī dodam garantiju. Ar to mēs atšķiramies gan no citiem Lombardiem, gan no citiem lietotu preču tirgotājiem. Un arī tātad šīs preces, no kuras mēs tirgojam, ir viens būtisks avots, ir tas, kad personas, kuras nav izpildījušas savas saistības pa Lombarda aizdevumu, mēs pārdodam šīs ķīlas. Un tikpat liels segments ir, kad mēs šīs preces nopērkam pa taisno no klientiem. Piemēram, ja jums ir savs lietotais dators, un esat iegādājušies jaunu, piemēram, jūs varat pārdot mums šo, piemēram, datoru, un mēs viņu attiecīgi pārbaudīsim, ja nepieciešams, veiksim kādu remontu un pārdosim, un arī piešķirsim tam garantiju. Šīs preces ir pieejamas gan internetā, gan arī mūsu plašajā filiāļu tīklā. Un uz doto brīdi jāsaka, ka lielāko daļu mēs tirgojam filiāļu tīklā šīs preces, bet straujāk augošais segments, protams, kad ir interneta veikals. Un, ja mēs skatāmies uz visām šīm trīs biznesa līnijām kopā, tad unikālais tur ir tas, ka tieši šī sinerģija, jo šie biznesa segmenti ir savā ziņā saistīti. Jo, piemēram, patēriņa aizdevumu mēs viņu izsniedzam arī filiālē, savukārt, piemēram, Lombarda aizdevumu šīs ķīlas, lai pārdotu, kad persona neizpilda savas saistības, ļoti svarīgs ir šis distribūcija kanāls un spēja šo ķīlu pārdot par ļoti labu cenu. Un tas rada to, ka mēs spējam arī iedot ļoti simpātisku novērtējumu klientiem, gan kad mēs uzpērkam šīs preces, gan arī, kad mēs pieņemam kādu preci kā ķīlu. Tāpat arī mēs, piemēram, finansējam pirkumus, ja kāds persona vēlas pie mums nopirkt šo pašu pieminēto datoru, tad mēs piedāvājam finansēt šo darījumu ar patēriņa aizdevumu. Tātad tur veidojas tāda ļoti laba sinerģija un tas, kā mēs esam savienojuši gan dažādas kanālus, gan dažādas produktus. Iesim tālāk, tātad gribu arī nedaudz pieskarties tam, kā mēs šo biznesu vadam un kāpēc mēs varam būt simpātisks investīciju tāds mērķis. Pirmkārt, kas ir ļoti svarīgi, finansējumu, ja mums uztic finansējumu un mums finansējumu jau ir uzticējuši dažādi finansējuma devēji, kā piemēram obligācija, par ko mēs šobrīd runājam, tāpat arī bankas, tāpat arī savstarpēju aizdevumu platformas. Tad visam šim ir svarīgi, kad uzņēmums ir labi pārvaldīts, un tā ir tāda lieta, ko mēs tiešām ļoti fokusējamies. Es teiktu, ka bieži vien pat ļoti nopietni uzņēmumi tam nepievērš pietiekami lielu uzmanību. Mēs to darām pēc visaugstākajiem standartiem. Mums ir ļoti sakārtos šī iekšējā pārvaldība, 2 līmeņu struktūra, un mēs arī pie tās ļoti pieturamies. Ja skatāmies uz to, kā mēs inovējam, kā mēs attīstamies, tad svarīgi ir, lai uzņēmums nestāvētu uz vietas, jo faktiski stāvēšana uz vietas tas ir iešana atpakaļ, un lai mēs iet uz priekšu, mums nepieciešams iet līdz laikam. Tādēļ mēs ļoti lielu fokusu liekam uz inovācijām, uz
mūsu produktu digitalizāciju. Piemēram, tāds pats produkts kā Lombarda aizdevums, viņš gadsimtiem ir pastāvējis būtībā tāpat kā vēl pirms kādiem pāris gadiem, kad šis ir darījums klātienē, preci tiek novērtēta, izsniegts aizdevums. Tas, ko mēs izdarījām, ejot līdz laikam, mēs ieviesām diezgan unikālu iespēju. Mēs faktiski ļoti reti, kur pasaulē vispār redzēsim kaut ko tādu, kas saņemtu šo aizdevumu digitālā vidē. Tāpat arī tādu produktu kā virtuālā kārtē, regulāri internetu veikala uzlabojumi. Tas ir tā kā veids, kā mēs domājam. Par pieejamību. Mēs vispār arī viens no stūrakmeņiem, kā mēs esam veidojuši šo uzņēmumu, ir tas, ka mēs esam centušies iekļaut dažādas sabiedrības grupas, kurām varbūt šie finanšu pakalpojumi nav bijuši tik viegli pieejami. Piemēram, mums ir speciāli izstrādāts aizdevums senioriem. Ja skatās uz geogrāfisko iekļaušanu, tad tik plašs filēja tīkls šobrīd nav nevienam citam finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Jo mūsu filiāls arī jebkurā faktiski apdzīvotā vietā Latvijā, kur ir kādi 4-5 tūkstoši iedzīvotāji. Arī tādās mazās pilsētās kā Aizput, Kandava vai Krāslava. Ja skatās uz ilgtspēju, tad mēs arī negribās stāstīt par to, cik mēs esam labi vai neesam, bet tas, kā mēs sniedzam šo pakalpojumu un faktiski mēs pagarinām šo preču dzīves ciklu, vai ne? Un līdz ar to mēs spējam būtiski īstenībā samazināt šo CO2 nospiedumu, ko uzņēmums rada. Ja turpinām pat šo iekļaušanu, tad gribu arī pieskarties mūsu filēju tīklam, ar ko mēs esam diezgan unikāli, kā jau pieminēju. Šāds filēju pārklājums faktiski nav nevienam citam finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Mēs Latvijā esam vairāk kā 90 vietās, un arī Lietuvā, mēs uzsākām pagājušā gada beigās. Tur mēs sākām ar 5 filiālēm, un šobrīd tur ir 7 filiāles. Lietuvā šobrīd esam tikai Viļņā, savukārt Latvijā mēs esam par visā reģionā. Es arī gribētu pievērst nedaudz uzmanību šīm 2 bildēm, kur jūs redzat mūsu banknota XL formāta veikals, kas ir šobrīd jau 3 gabali, viens ir Rīgā un viens ir attiecīgi Rēzeknē un Daugavpilī. Un tas ir tāds jauns filāju koncepts, kuru mēs šobrīd vēl testējam, bet rezultāti Rīgā rāda, ka tas ir veiksmīgs tests, kad filiāls ir daudz atvērtākas, teiksim tā, līdzīgas tādam elektronikas lielveikalam. Bet atšķirība ir tāda, ka mēs tirgojam ne tikai elektroniku, bet arī, piemēram, juvelieru izstrādājumus, interjeru priekšmetus un citu veidu preces. Un tas, ko mēs arī cenšamies izdarīt, mēs ļoti daudz filiālus pagājušā gadā un šajā gadā atjaunojām. Un tas, ko mēs cenšamies izdarīt, mēs cenšamies faktiski pagarināt šo mūsu plaukta metu, lai vairāk preces varētu izlikt arī tirzniecībā. Par mūsu tādu vēsturisko attīstību šeit uz tās zaļās līnijas ir parādīts mūsu kredītportfeļa attīstība pa gadiem. Jūs redzat, ka ļoti strauja attīstība notikās pēc 21. gada, pēc brīža, kad mēs izgājām biržā. Un tas, es teikšu, nav saistīts tikai ar šo piesaistīto kapitālu caur IPO, bet tas ir saistīts arī ar to. Bet tas lielā mērā saistīts ar to, ka mēs kā uzņēmums spējām tieši transformēties šajā periodā, mēs spējām ieviest ļoti labu korporatīvo pārvaldību, mēs spējām piesaistīt daudz labāku personālu, profesionālāku, un tas arī, kā redzams, ir rezultējis ar ļoti strauju kredītportfeļu, un īstenībā, ja mēs skatāmies uz ienākumiem, ja mēs skatāmies uz EBITu, profit before tax, tad visi šie rādītāji faktiski korelē. Tāpat arī es gribētu uzsvērt vēl tādus gadus kā 2013. 13. gadā bija pirmā mūsu obligācija emisija. Kopš tā brīža mēs arī esam aktīvi kā bijuši visu laiku obligāciju tirgu. Un es gribētu teikt arī, ka mēs esam bijuši diezgan izcili tajā mūsu kārtībā, kā mēs vedam šīs attiecības, un vienmēr visas saistības ir izpildītas laikā. Un visas investoru attiecības arī ir vestas, es teiktu, pēc augstākajiem standartiem. Un tagad nedaudz īsumā vēl nedaudz par produktiem, tieši kā mums veicās ar katru šo biznesa līniju no tādas finansiālās perspektīvas.
Kā jau jūs redzējāt, te kredītportfels aug diezgan labi, un arī mūsu tā kā, galvenais mūsu ienākuma avots un arī attiecīgi kredītportfeli un mūsu galvenā asetu klase ir šis te patēriņa aizdevums, kas ir tā ir lielākā vienība mūsu bilancē. Un jūs redzat, ka portfels uz gada vidu jau sasniedza 93 miljonus eiro. Un mēs faktiski jau šī gada vidū pārpildījām šo mērķi, kuru mēs bijām izvirzījuši tikai uz nākošās 25. gada mērķi. Un, jā, un mēs redzam, ka mums vēl ir diezgan daudz ko darīt Latvijā ar patēriņa aizdevumu. Mēs redzam, ka mēs vēl varam palielināt mūsu tirgus daļu, un mēs redzam arī, ka pats tirgus attīstās. Tā pašā laikā mēs redzam arī, ka patēriņa aizdevuma tirgus kā tāds pret Latvijas ekonomikas lielumu vēl ir salīdzinoši neliels. Un arī gan pašam tirgum ir iespēja izaugt, gan arī mēs varam palielināt savu tirgus daļu, ko mēs arī veiksmīgi esam darījuši. Ja skatāmies uz Lombarda aizdevumu, tad Lombarda aizdevums attīstās nedaudz savādāk. Ja mēs skatāmies no valsts perspektīvas, tur šis kredīta portfelis ir diezgan tāds stabils. Viņš ir pēdējā laikā nedaudz augošs, un arī jūs redzat, ka mūsu tā attīstība starp 22. un 23. gadu ir bijusi diezgan stabila, 4,5 miljonu eiro apmērā. Un nu, pēc tā 21. gada mēs panācām diezgan spēcīgu izaugsmu, bet tas jāsaka arī lielā mērā bija saistīts ar to, ka bija šie Covid-19 ierobežojumi 21. gadā ļoti stingri. Un tad pēc viņa atcelšanas arī mēs gan spējam pārpirkt dažus mūsu konkurentus, gan arī pēc ierobežojumu noņemšanas kredītportfels auga straujāk. Ja skatās uz lietotu un mazlietotu preču tirniecību, tad šeit īstenībā ir tādas divas lietas, kas jāņem vērā. Viens ir preču tirniecība filiālēs, kas tieši korelē ar to, cik mums ir attīstīts mūsu filiāļu tīkls. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc mēs ļoti fokusēti esam uz attīstītu filiāļu tīklu, uz jaunu veikalu konceptu testiem, paplašināt šīs telpas, pagarināt plauktu metrus. Un mēs arī sasniedzām labu izaugsmi tajā offline segmentā, bet jāsaka, daudz straujāk izaugsmi tieši internetu veikalu segmentā. Mēs esam ļoti fokusēti uz to, un es pat teiktu, vairāk fokusēti tieši uz internetu veikalu tirdzniecību, uz mārketingu e-komercijā, lai mēs spētu vēl. Es principā redzu, ka tas, ko mēs varam izdarīt internetu veikalu tirdzniecību, ir nu, mēs tur varam arī, piemēram, pāris gadu laikā 10-kāršot šo segmentu. Un, ja salīdzinām, piemēram, 22. par 23. tad 23. mēs vairāk kā dubultojām šo tirdzniecību internetu veikalā. Un jūs redzat arī, ka šajos 6 mēneši pret pagājušo gadu mēs arī esam par būtiskiem 60% palielinājuši internetu veikalu tirdzniecību. Es vēl gribētu īsi pieskarties tām populārākajām preču kategorijām, ko mēs tirgojam. Tie ir šie juvelieru izstrādājumi. Juvelieru izstrādājumiem ir tā, ka visi juvelieru izstrādājumi, ko mēs tirgojam, ir vai nu jauni, kas ir mazākā daļa, bet lielākā daļa ir atjaunot juvelieru izstrādājumi. Neviens juvelieru izstrādājums, ko mēs pārdodam, nav pa taisnu mums, ko mēs esam nopirkuši un ko mēs pārdodam. Viss ir izgājis cauri profesionālai darbnīcai, kur viņi visi ir remontēti, pulēti un sagatavoti tirdzniecībai. Un tas ir tāds ļoti būtisks segments mums. Tāpat arī otra lielākā kategorija ir dažāda veida tehnika. Tehnika, interjeru priekšmetu, sporta tehnika un tā tālāk, kur liela kategorija ir šie mobīlie telefoni. Un tagad, jā, īsumā par to, kā mums, es jau te nedaudz pieskāros, kā mums iet par tirgu un arī kā mums iet tajā Lietuvā. Tātad Latvijā, ja mēs skatāmies uz patēriņa aizdevumu, kā jūs minējāt, jūs redzat, ka pats tirgus auga. Tirgus ir nedaudz virs 23. gada beigām nedaudz virs pusmiljārda, kas manā ieskatā tāpat pret Latvijas ekonomikas lielumu, ja mēs salīdzinām, piemēram, pret Rietumu Eiropu, cik lieli citās valstīs ir patēriņa aizdevuma segmenti, tad tas salīdzinoši maza daļa, tāpatās ir pret ekonomikas lielumu. Bet tirgus ir augošs, un arī mēs spējam palielināt šo mūsu tirgus daļu. Jūs redzat, ka 18. gadā mums bija mazāk kā 5%, bet tagad mums ir vairāk kā 15% tirgus daļa. Un es esmu diezgan pārliecināts arī, ka mūsu šī tirgus daļa turpinās palielināties.
Ja mēs skatāmies uz Lombardu aizdevumu segmentu, tad jūs redzat, ka mums ir vairāk kā puse no tirgus šobrīd kopumā. Lombardu aizdevumu Latvijā nodarbojas 4 tirgus dalībnieki, ja, un tad mēs esam nospiedoši lielākais tirgus dalībnieks. Un es pat arī gribētu vērst uzmanību uz to, ka pēc šī portfeļa mums ir aptuveni 53% tirgus daļa, bet pēc aizdevuma izsniegšanas pat 57%. Un, ja skatās uz Lombardu aizdevumu, turpat varbūt precīzāk būtu skatīties pēc šīs izsniegšanas, jo liela daļa no šī no Lombardu aizdevumu precēm ir nu, aptuveni kaut kādi 30%, kad personas šo aizdevumu beigās neizpild, un šis preces tiek pārdots. Un tad, attiecīgi, mēs nevaram konkrēti pateikt, cik citiem tirgus dalībniekiem kāda šīs politikas, cik ilgi noildzinātas ķīlas paliek viņa bilancēs. Bet tas, ko mēs redzam precīzi, ir cik daudz, nevis kurš izsniedz, bet cik daudz izsniedzam mēs, un cik daudz attiecīgi izsniedz šos aizdevumus nozara kopā. Par Lietuvu īsumā pavisam Lietuvā. Šis ir mūsu jaunais tirgus. Mēs sākām pagājušā gada beigās ar 5 filiālēm. Jūlijā mēs atvērām vēl 2 filiāles. Tā kā mēs tur uz doto brīdi nodarbojamies ar tikai Lombardu aizdevumu un preču tirzniecību, tad skaidrs, ka tie portfeļi ir salīdzinoši mazi vēl, bet tā pašā laikā es varu teikt, ka viņi ir augoši. Un tāds būtiskākā lieta ir tas, ka mēs tuvākajā laikā tur uzsāksim patēriņa aizdevumu finansēšanu. Sāksim, protams, ar salīdzinoši maziem apjomiem, testēsim tirgu, testēsim mūsu kredīta skoringa modeļus, un tad attiecīgi palielināsim šo aizdevumu izsniegšanu. Un tagad došu vārdu Aldim. Aldis iepazīstinās mūs ar finanšu rezultātiem un arī vēlreiz par piedāvājumu jau dziļāk detaļās. Jā, paldies, Didi. Tad sākšu es par īsu pārskatu par mūsu ieņēmumu, īpaši izceļot ieņēmumu diversifikāciju. Kā redzams no parādītiem grafikiem, tad mūsu ieņēmuma plūsmas visumā ir labi diversificētas starp 3 produktiem - patēriņa aizdevumiem, Lombardu aizdevumiem un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību. Kā redzams, patēriņa aizdevumi ar zīmoliem banknote un vīzija veido būtiskāko mūsu ieņēmumu daļu kopā 74% no kopējiem ieņēmumiem. Otrajā vietā seko Lombarda aizdevumi ar 16% un mazumtirdzniecība ar 10%. Lai gan Lombarda aizdevumi veido tikai 8% no mūsu neto kredītportfeļa, tie spēj ģenerēt 2 reizes lielākus ienākumus no to portfeļa proporcijas, tādējādi parādot, ka Lombarda aizdevumi ir mūsu ienesīgākais kreditēšanas produkts. Mūsu izaugsme pēdējo 4 gadu laikā ir būtībā bijusi iespaidīga, jau sākot ar 2020. gadu, bet jo īpaši kopš IPO 2021. gadā Delfin Group ir sasniegusi rekorda augstus ieņēmumu un kredītportfeļu apjomus. Mūsu kredītportfels ir audzis vairāk kā 2,5 reizes salīdzinot 2020. un 2023. gadu, un gandrīz 3 reizes, ja skatāmies šī gada pusgada beigās. Turklāt arī šī gada jūnija beigās mēs pirmo reizi pārsniedzām 100 miljonu neto kredītportfeļa atzīmi, skatoties kopā gan patēriņu, gan Lombarda aizdevums, kas ir bijis svarīgs atskaites punkts mūsu uzņēmuma attīstībā. Un šajā pašā 4 gadu periodā mēs esam spējuši palielināt savus ieņēmumus 2 reizes, un pagājušajā gadā mēs kopumā ieņēmumos ievācām 50,4 miljonus eiro. Un arī šogad mēs esam labā trajektorijā, lai šos rezultātus pārsniegtu. Attiecīgi gan kredītportfeļa, gan ieņēmuma pieaugums ir pozitīvi atspoguļojies arī mūsu peļņas rezultātos. Un mums 2023. gadā ir izdevies sasniegt 8,3 miljonu peļņu pirms nodokļiem, kas ir 1,6 reizes vairāk salīdzinot ar 2020. gadu. Un, ja skatāmies uz šo gadu, tad 6 mēnešu peļņa pirms nodokļiem ir augusi par 15% salīdzinot ar šo pašu periodu pērn. Tālāk nedaudz paskatoties uz atsevišķiem finanšu rādītājiem, tad
varu uzsvērt, ka mēs pēdējo 4 gadu laikā esam dubultojuši savas EBITDA līmeni, kas būtu peļņa pirms procentiem nodokļiem nolietojuma. Un tajā pašā laikā esam spējuši saglabāt arī stabilu EBITDA maržu aptuveni 36–37% apmērā. Mūsu neto peļņa turpina augt, un jo īpaši pēc IPO 2021. gadā. Neto peļņas marža šajā laikā ir bijusi vidēji 17%, izņemot 2023. gadu un arī šī gada pirmo pusgadu. Tas savukārt saistīts ar to, ka pagājušā gada beigās tika pieņemtas izmaiņas uzņēmuma ienākuma nodokļu likumā, kā rezultātā uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par visu gūto peļņu un ne tikai vairs no sadalītās peļņas, kā bija līdz šim. Kas attiecas uz kapitalizāciju, tad mūsu mērķis ir nodrošināt augstu kapitalizāciju par labu mūsu finansējuma devējiem. Kā rezultātā mūsu esošais kapitalizācijas rādītājs ir ar veselīgu rezervi virs šobrīd nepieciešiem 25%. Attiecīgi, ja skatāmies izmaksu un ieņēmumu attiecības, tad varam redzēt, ka mēs ne tikai spējam pelnīt, bet mēs arī efektīvi spējam pārvaldīt savas izmaksas, jo šim rādītājam pozitīvās virziens ir lejupējošs, un kā mēs redzam, mēs gadu no gada esam spējuši sasniegt šo trajektoriju, tādējādi mēs spējam samazināt izmaksu proporciju pret mūsu ieņēmumiem. Vēl gribu uzsvērt par procentu segumu rādītāju, ka tas ir virs mums noteiktā 1,5 reizēm, un lai gan tas ir samazinājies 2023. gada beigās, tomēr tas joprojām ir ar labu rezervu, taču iemesls šim samazinājumam 2023. gadā un arī šajā gadā bija straujais Eiriboru likmi pieaugums 2023. gadā. Tomēr, kā jau vairums no jums zina, tad nesen Eiropas centrālā banka ir sākusi procentu likmi mīkstināšanas politiku. Attiecīgi, Eiriboru likmei mazinoties, tas pozitīvi atsauksies uz mūsu rezultātiem un attiecīgi arī uz šo te procentu segumu rādītāju. Ja skatāmies uz portfeļu kvalitāti, tad mūsu mērķis ir uzturēt augstu šo te kvalitāti, kas tiek darīts balstoties uz mūsu datu komandu, uz mūsu kredītu modeļiem, kā arī uz profesionālu aizdevumu uzraudzību un atgūšanu. Attiecīgi tādēļ mēs esam spējuši nodrošināt zemu ienākumu nesošo aizdevumu NPL līmeni, izmantojot šīs efektīvās atgūšanas stratēģijas. Mēs vēsturiski pēdējo 4 gadu laikā esam spējuši nodrošināt, ka vairāk kā 85% no mūsu visa kredīta portfeļa nav kavēts, kas ir labs rādītājs, un attiecīgi neto ienākumu nenesošo aizdevumu attiecību pret neto portfeli nepārtraukti samazinās un šobrīd ir visu laiku zemākajā līmenī 0,3% apmērā. Attiecībā par kapitāla struktūru tad varu teikt, ka mēs esam labi diversificēts uzņēmums, kas izmanto gan pašu līdzekļus, gan dažādas finanšu saistības, citas starpā obligācijas, banku aizņēmumus un savstarpējo aizdevumu platformas. Obligāciju finansēšana ir bijusi mūsu izaugsmes neatņemama sastāvdaļa ar sekmīgu vēsturi kopš 2013. gada, kad mēs emitējām mūsu pirmās obligācijas. Un attiecīgi kopumā, arī kā jau Dīdis ir minējis, mēs esam emitējuši 12 emisijas, no kurām 7 ir tikušas pilnībā atmaksātas. Un šī sekmīgā obligāciju dzēšana parāda mūs kā uzticamus obligāciju emitentus. Finansējums mums ir arī diversificēts un sastāv no nenodrošinātajām obligācijām, tostarp arī subordinētās obligācijas, nebanka aizņēmumiem un savstarpēju aizdevumu platformām. Patreiz obligācijas veido 54% no mūsu kopējiem aizņēmumiem, atspoguļojot mūsu strateģisko apņemšanos izmantot obligācijas, un tā skaitā arī citus aizņemšanās instrumentus, lai veicinātu mūsu izaugsmi, vienlaikus pārvaldot arī riskus. Mūsu esošo finanšu saistību dzēšana
vienmērīgi sadalās 5 gadu periodā, tādējādi mēs sekmīgi spējam pārfinansēt esošās saistības bez būtiskiem pārfinansēšanās riskiem. Un arī turpmāk mēs centīsimies ievērot pieeju, regulāri emitējot jaunas obligācijas vai aizņemoties citos veidos, lai refinansētu esošās saistības, kurām tuvojās dzēšanas termiņš, kā arī nodrošinātu finansējumu mūsu turpmākajai izaugsmē. Jā, tad varbūt apkopojot būtiskāko informāciju, ko Digis minēja savā stāstījumā, un arī es uzsvēru, es vēl vienreiz vēlos akcentēt šos te būtiskākos aspektus, kāpēc būtu vērts ieguldīt Delfin Group. Tad pirmām kārtām Delfin Group ir pārbaudīta obligāciju vēsture. Atkārtošos vēl vienreiz, mēs esam kopumā emitējuši 12 obligācijas, no kurām 7 ir tikušas veiksmīgi apmaksātas. Tad otrkārt, Delfin Group ir profesionāla vadības komanda un laba korporatīvā pārvaldība. Treškārt, mums ir daudzveidīgs produktu portfels, kas ietver gan kreditēšanas, gan mazumtirdzniecības produktus. Ceturtkārt, Delfin Group ir labs finansiālais stāvoklis un uzņēmums ir strādājis ar peļņu kopš tā dibināšanas. Piektkārt, mums ir augstas kvalitātes portfels, par ko liecina zemās NPL likmes, kā arī labā portfeļa vecuma struktūra. Un sestkārt, Delfin Group ir daudzveidīga finansējuma struktūra ar vienmērīgi sadalītu finansējumu starp 4 finansējuma avotiem. Jā, un tad noslēdzot prezentāciju, es uzsvēršu būtiskākās lietas attiecībā uz mūsu obligāciju piedāvājumu, un arī svarīgākos datumus, kas būtu ņemam vērā. Tad attiecīgi mēs piedāvājam investoriem Baltijas valstīs ieguldīt 15 miljonu nenodrošināto obligāciju emisijā ar dzēšanas termiņu 4 gadi. Piedāvātiem obligācijām ir 10% kupona likme, kas tiek izmaksāta reizi mēnesī. Obligācija nomināla vērtība ir 100 eiro, tāpēc piedāvājums ir pieejams plašam investoru lokam pat ar nelielu brīvo līdzekļu apmēru. Ieņēmumi no šīm te obligācijām tiks izmantot esošo finanses saistību refinansēšanai. Piedāvātajām obligācijām ir sekojošas finanšu kombinantes. Uzturēt kapitalizācijas rādītāju nemazāk kā 20%, uzturēt procenta seguma rādītāju nemazāk kā 1,5% un uzturēt neapgrūtināto aktīvu pret nenodrošinātajām saistībām proporciju vismaz 1,2 reizes. Attiecīgi piedāvājuma periods minētajām obligācijām sākās šo pirmdienu 2. septembrī, un tas ilgs līdz 16. septembrim aiznākamajai pirmdienai. Taču, kā jau arī Digis uzsvēra, droši vien prātīgi būtu neatstāt šo te lēmumu pieņemšanu līdz pēdējiem brīdim, jo šī te pirmdiena, 16. septembris, būs visdrīzāk pusdiena, kad iespējams veikt parakstīšanos. Pēc rezultātu apkopošanas paredzams, ka obligācijas tiks iekļautas Nasdaq Rīga Baltija regulētajā tirgū aptuveni nedēļas laikā pēc to izvietošanas. Un parakstīšanos obligācijām var veikt visās lielākajās Baltijas bankās, un instrukcijas, kā to darīt, var jautāt bankai, vai arī tās ir atrodamas mūsu mājaslapā delfingroup.lv. Jā, un tagad mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Aldi un Didi, paldies! Turpināsim ar dalībnieku jautājumiem. Atgādinu, ka tos vēl joprojām var iesniegt rakstiski zem prezentācijas atrodamajā Q&A logā, un jautājums ir iespējams uzdot arī anonīmi. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Vai varat atklāt aizdevumu portfeļu lielumu Lietuvā? Jā, kā es minēju, tad Lietuvā uz doto brīdi mums ir šīs 7 filiāles, kas ir vēl tādā ieskrēšanās fāzē, un uz doto brīdi mēs vēl pārskatos neizdalām atsevišķi un nenorādam Lietuvas portfeli, un visdrīzāk mēs sāksim šos datus atklāt no nākošā gada, un tas arī būs laiks, kad mēs būsim uzsākuši patēriņa aizdevumu izsniegšanu. Paldies! Turpināsim ar nākamo jautājumu par jauno obligāciju emisiju. Vai būs iespējama obligāciju dzēšana pirms termiņa? Jā, es varbūt šo varu. Jā, mūsu obligācijas paredz šādu iespēju, taču
Taču šobrīd mūsu mērķis nebūtu dzēst šīs obligācijas pirms termiņa, bet arī tomēr, ja tas notiktu, tad investori par to saņemtu ekstra komisiju. Paldies! Nākamais jautājums. Sakiet, lūdzu, kādi ir jūsu plāni uz polijas aizdevumu un varbūt citu finanšu tirgu? Es pieņemu, ka te bija domāts droši vien, vai mums ir kādi plāni iet polijas tirgu. Tad uz doto brīdi tādi publiski plāni mums nav. Bet, kā jau es daudzkārt esmu minējis, tad mēs īstenībā veltam diezgan lielu fokusu uz to, lai monitorētu dažādas tirgus. Un skaidrs, ka mūsu ambīcijas ir lielākas kā tikai pa Latviju attīstīties. Latviju un Lietuvu. Paldies! Nākamais jautājums par esošajām obligāciju emisijām. 12 emisijas, 7 veiksmīgi atmaksātas. Kas ir ar pārējām 5? Jā, par pārējām 5, tad 4 no tām to atmaksas termiņi ir tālāk nākotnē. 2 obligācijām 2026. gadā, un tad 2 ir 2020, vienai 2028. un vienai 2029. gadā. Tai 5. obligācijai tai ir atmaksas termiņš šī gada septembrī, un tā arī tiek refinansēta ar šo te obligāciju emisiju. Bet pārējām obligācijām ar tām viss ir kārtībā, tām termiņš vēl nav pienācis. Es arī gribētu papildināt, tur ir Aldis rādīja to vienu slaidu, kur ir šīs 26. gadā, kur ir tāda lielāka summa, kas jāatmaksā, bet tur arī investoriem jāņem vērā, ka tur ir vienas obligācijas mums jāatmaksā februārī un vienas novembrī. Tā kā, lai arī viņas iekrīt vienā gadā, tur starp viņām ir pietiekami liels laiks, un tur faktiski nav tāda situācija, ka vienā datumā jāatmaksā liela summa. Jā. Paldies! Šis bija noslēdzošais jautājums. Tuvākajā laikā būs pieejams arī šī webināra ieraksts, tādēļ aicinām sekot Delfin Group paziņojumiem. Paldies par dalību webinārā! Paldies visiem! Paldies!